esmu pelnījis kaut ko labāku. Un es ceru, ka šis būs tas kaut kas labāks. Es ļoti ceru, ka strādās. Es sev apsveicu dzimšanas dienā. Šitā ir apakša. Es ceru, ka tas nebija no viņas. Es ceru, ka tas bija kaut kas cits. Un te arī aizlīmēts ir. Pareizi, lai nepazūd. Es jums vēl pavilcināšu garumā. Kāds laiks, kas tas ir? Jā, tas bija no viņas un ir nolūzis. Man tagad dusmas bišķi sāk raut. Patiesas emocijas. Nu labi, redzēsies, pastāstīšu. Ar šūmašīnā! Kāpēc nevar ielikt kaut kādus papīrus? Lai tā kaste no pakamā tā bija ielikt otrādāk. Te arī nav nekādas bultiņas uzzīmētas, kur ir augša, kur ir leja. Izskrat no kastes bija, kur šitas te puļķīts. Nu labi, viņš tā kā augstāks nekā vajag. Labi, ir kā sīkums, bet nu tik un tā. Es tagad skatījos video, kad es biju ņēmus ārā paku, labi, kas nofilmēju. Pats viņa bija ielikts nāk, tā uzlīme bija sānā, tā kā uz sānu bija sagāsts. Kā es viņu mājās vedu, es neatceros. Jā, noplīs. Nu, kaut kādu papīru vismaz varēja uzlikt virsū. Labi, vismaz te ir divas kā kartoni. Tā kaste, lai nav tik ļunkana, ļunzinīgi. Bēdīgs brītiņš, bet nu es saprotu, es viņu nepērku jaunu, viņa ir lietota. Labi, pārdzīvošu. Ļoti ceru, ka viņa šoja un viss ir kārtībā. Jāmācās no jauna. Te ir šitas te bīdās ārā. Tas ir, lai varētu uz apli sašūt. Piedurki, bikšu staru. Vai viņa iedarbināsies? Tāds ir jautājums. Mums ir pedālīts. Komplektā viss, kas viņa ir. Šumši un pedālīts. Es pasūtīju arī tās speciālās tās pēdiņas, kas ir poka caurumu taisīšanai. Man kaut kad atnāca no Temu savilkšanas gatheringam taisīšanai pēdiņam. Taisīšu smukas klaids. Nu, ja, protams, šūs. Vats, viss ir forši, kā viss kārtībā. Šito mēs iesprūžam elektrībā un turam īkšķus. Kaut kādu pleķīšu, bet es taču saku, pirku lietot, ko gribētu par 45 eiro. Ne, pagaida. Mēs pirms poga ir jāspiež. Gaismiņā! Tā, spiežu pedāli. Viņai tik smuka lēzums, smuka klusa skaņa. Zin, kas ir dīvaini, es spiežu pedāli un tumbas ir pieslēgts datoram un kaut kas, es nezinu, kaut kas tajā ar elektrību, kaut kas nav un tad sanāk, ka tumbās kaut kāda skaņa ir, kad es uzspiežu pedāli. Es šaubos, ka jūs dzirdat, bet kaut kas nav. Es atradu puiķīt, kas noplīs. Nu, nekas. Viņu kaut kā pārdzīvošu. Nu, jūs man esat kaut kur fonā noteikti redzējuši audumu krājumus, jā, no visiem audumu krājumiem es paņemšu šo te audumiņu, šo te rakstiņu. Es domāju, testam būs ļoti labi. Man ir šķērs jānopērk normāls. Izrādās, man šķērs negrib griezt. Neskatieties manām šķībēm malām, šķību izgriez un vecu šī maliņu kopā. Diegu atvilknītēs atradu dzeltenos krāsiņas. Vienreiz bija meitene, kas man atdeva ļoti daudz visāds diegus un audumus. Un ļoti liela daļa ir viņas audumi, bet arī ir viņas diedziņi. Diegu izvēle ir ļoti grūts uzdevums. Tas ir bišķiņ tāds citā krāsā. Šī tas būtu labs, bet viņš ir maz. Bet daudz man nevajadzēs. Tā. Kā var uztīt diegu? Pēc idejas viņš būtu jāliek, es zinu, ka liek šeit augšā. Šo ir jāliek uz šī nolūzušā. Tas, ka viņš ir nolūzis, viņš būtu augstāk. Zīmējums. Es nezinu, kāpēc es jums stāstu, kā es jums to mācītu, un es jums tādu šuimšiņu daži vai, ka ir un būs. Tā, jā. Un apakaļ uz tejieni. Uztīt uz šī pusītī. Pēc būtības spiež pedālīti un ir, un arī jāieslēdz ir. Aizlūj. Labi, viss pietiks, es domāju, visu. Es līdz tas diegs augšējas. Es tikko gribēju griezt diegu, un es atcerējos, viņam taču ir rekord, tas diega griežamais sānā. Kā jums liekas? Būs as? Jūs vēl šito skatāties? Ja jūs vēl skatāties, ierakstiet komentārā, esmu šeit. Un kamēr jūs to darat, es turpinu tīt iekšā ievērt diedziņu šoju mašīnā, lai viss smuki ir savērts. Un var beidzot sākt šūt, nevis vāvuļot. Pirms varam adatiņā diedziņu noteikti nolaizam diedziņu un izvelkam apakšējo diedziņu augšā. Esam mācījies. Pamēģināšu to pašu pirmo šuvumu. Es nogriezu. Te nolaižos pēdiņa, nolaižos. Kā besī, ka tā tumba tur čarksta. Apakaļdaļa. Laižu. Un viņš apakšā met līkumus 255. Kad es viņu Facebook Marketplace'ā skatījos, es neievēroju, ka viņam nav tāds, kur var nomainīt dūriena garumu. Viņam ir tādi automātiski iestatīti. Nu labi, manai šūšanai pietiks. Nomainīsies spolīt, kamēr es katrā pieregulēju diedziņu, bet viss ir pieregulēts. Nepavēlti tas bija uzgriezts 6, nu gan 3, 6. Super tagad ir.
šo jau matugumī. Saudums bišķiņi ir stārājis, viņu apstrādāšu ar overlock. Es gribēju teikt, ka man nav overlocks, tāpēc es apstrādāšu ar zigzagu. Un es skatos, ka tas zigzags kaut kāds dīvains. Jā, kas ir 5? Tajos 2, 3, 4 viņš strādā tā kā viņš kustās uz priekšu. Šuj, tajā 5 viņš tā kā nekustās uz priekšu, viņš uz vietas šuj. Ko tas nozīmē? Kā šito ar vienu roku parādīšu jums, bet, nu, kaut kā šitā te noliek, jā, šuj vēl uz to, un tad kaut kā šitā noliek uz iekšu, un tad šito te liek pāri, un šitā šuj kopā, un tad paralēli vēl uz āru, un tad viņš išujās turbiņā. Sapratāt. Nepiešu to iekšu klāt, lai vieglāk ar to desu manevrētu. Nostiprinām. Un patīk, kā viņš šuj, viņa tā mājīga, manējā bija tāds pedāls arī pietiekami tāds jūtīgs. Un te ir bieza vīle, kā viņš izšūš vīli. Bišķi jāpiepalīdz. Normāli. Jā, labi, ka es apšūju tās maliņas ar zigzagu, sadāk būtu vajag izvirs. Un tagad šitas ir kā jāvalk cauri. Tad ir atkal jāliek šitās malas iekšēji. Mama! Jā, klausos. Atradi planšete! Bumčiki. Nedrīkst zināt. Nonācu gandrīz līdz tā vietā, kur es sāku, tad es viņu, protams, tur atstāšu šāds starp priekšu, un tad es nolastu. Un zavās pro. Nogriežu. Ļoti ērta lietiņa. Tad es ievaru gumi. Ir gatavā. Gumijas īsto garumu vajag uzreiz izvēlēties, izdomāt, nevis vērt iekšā, un tad tur vilkt stingrāk, vaļīgāk, un tad viņš atlaižās vaļā, un tad jāvelk ir otrais. Pāzuda man gals. Ievilku otrais, beidzot nolēmu ar stiprumu. Teicis tā kaut kā jāsašvī. Dievs, kā tu vari izdarīt? Kā? Ok. Tad mēs pagriežam. Šito es nogriezīšu. Galvenais ir nošūt rītīgi pie malas. Nu nebiedē, man tagad ir atbildīgs uzdevums. Ir mēs, kam es krāņšījos? Es tevi mīlu, Saķīt. Tu būsi mana matu modelē, jā? Viss jauns biznes mums ir.